skaties video, lai uzzinātu par jaunu karaļa, kā arī portreta atklāšanu Skotijas parlamentā. Iedziļinies vēsturē un piedzīvo karalisko eleganci kopā ar mums. Princene Anna ar stingru skatienu atklāja karalis Kārļa arī 2024. gada portretu Skotijas parlamentā, kas rotās galveno zāli, piepildot telapu ar regalitāti un vēsturisku nozīmi. Princene Anna ar noslēpumainu žestu atklāja karaļa portretu Skotijas parlamentā 2024. gadā, kad skatītāji ar interesi vēro gleznotāja darbu, pilnu krāsu un detalizētu izpildījumu. Karaliskā roka ar cieņu pieskars karaļa portretam, kurš atspoguļo spēcīgu klātbūtni un mierīgu izskatu, ievedot skatītājus karaliskās mājas intimitātē. Princene Anna atklāja izsmalcinātu portretu Lielbritānijas karalienes Elizabetes II radītu Staunmorauski, un tas izotā Skotijas parlamenta sienas Edinburgā, piepildot telapu ar valsts simbolu. Duke of Edinburgh ar cieņu un interesantu skatienu aplūko vēsturiskas artefaktas muzeja ekspozīcijā, kur katrs priekšmets stāsta savu unikālo stāstu par pagātni. Viņa majestāte Edinburga hercegs ar mierīgu skateņu staigā gar dzelzceļa sastāvdaļu, vērojot milzīgo dzinēju korpusu, no kura izplūst viegls tvaiku, aizpildot gaiso dzelzs un vobju smaržu. Viņa kunglība pieņem godas viesus, sagaidot svētnību brīdi, atceroties Stockton un Darlington dzelzceļa 200. jubileju, piedzīvojot vēstures atspoguļojumu. Ar laipnu smaidu Edinburga hercegs iesaistās nesteidzoties parunās ar dzelzceļa darbiniekiem, vērojot viņu rūtīgo darbu un iepriecinot darba atmosfēru.